101. Rūts. 101, saka, tu viens. Kāpēc tā tu esi viens? Tā kā rūts. Atkal, ko es varu pateikt? Ne, bet šoreiz saprotu, šoreiz iemesls to es pastāstīšu. Šoreiz tiešām esam atkal viens, tad mono rūciens, bet nekas, trešdiena klāt, rūciens ir sācies, viss notiek. Par viesiem. Šodien mums būs ciemos Aivis Egle. Es domāju, ka mūsu N-kārtējo, man bija pieckārtējais rallija čempions, N4 klases čempions. Nu, es domāju, šīs vārds neprasa komentārus. Ciemos mums būs Viesturs Saukāns, arī, es domāju, šīs vārds zināms, tad tas ir Latvijas Automobiļu federācijas preses sekretārs, un Gustavs Veitners, AMB rallija komanda. Par ko mēs runāsim? Nu, es domāju, būs diezgan interesants lietas, par ko mēs tieši ar viņiem arī parunāsim. Iepriekšējā nedēļā, nekas daudz, gan godīgi sakot, nav noticis. Nedēļas beigās, nekas tāds briesmīgi aktuāls mūsu pašu platuma arī kā nav paredzēts. Vests motoru šodien mums nav, bet noteikti nākošais Anta būs pie mums un stāstīs atkal kaut ko jaunu un pietiekami daudz interesantu. Katrā gadījumā neatslapsiet ar Vests motors, iet vēlreiz mājaslapā, paskatieties, akcijas turpinās, ir vērts joprojām braukt uz Vests motors, pamēģināt automobīļus, veselu rindu ar automobīļiem, izvēlēties sev labākos par ļoti labām cenām, akcijas cenām. Bet, kā aizvadītais brīvdienās Portugālē notika tradicionālās Faith World Rally Sprint sacensības, kas ir tāda kā neliela iesildīšanās pirms šajā nedēļas nogalē gaidāmā Portugāles VRC rallija. Ir tāds kārtīgs tusiņš, jā, faktiski tāds normāls rally sprints mūsu izpratnē. Viens ātrumposms, 3 reizes, viss notiekās, lai arī vairums pilotu starts stājās ar domu uzrādīt pēc iespējas labāku rezultātu. Loģiski bija arī tādi braucēji, kas priekšroku deva izklaidēt skatītājus un savus fanus. Rezultāts viņiem bija, teiksim, otrā plānā. Kā ziņu organizatori, tad šīs sacensības klātienē esot noraudzījušies nedaudz virs 100 000 skatītāju. Jūs ieklausieties, jā? 100 000 skatītāju rallija sprint, būtībā. Tikai vienīgais ar VRC mašīnām, protams. Ko var teikt? Laikam arī, Portugālē, arī tur rallijas tiešām ir cieņām. Par trakāko lēcienu ir parūpējies gandrīz vietējais Spānis Danijs Sordo, kurš arī uzvarēja šajās sacensībās. Oficiāls rezultāts vēl nav apstiprināts šim lēcienām, bet, vienalga visu to, ka tas ir tālākais lēciens viņam pieder. Bet, laikam, vēl joprojām nav pārspēts Armīna Švarca lēciens ar Škoda Octavia VRC 2000. gadā. Pēc tam diezgan paliela pasmaga mašīna. Vispār pameklēt internetā, tur tie skati ir gan iespaidīgi, ir vērts paskatīties. Nākošajā raidījumā jau juniori būs atpakaļ no tālām zemēm un pats varēs stāstīt par redzēto un piedzīvoto Portugāles VRC rallijā, kur viņš patreiz arī atrodas. Es domāju, ka būs jārezervē kāda pusstunda vismaz, jums būs jābruņojas ar tādu kārtīgu pacietību, jo domāju, ka klātbūtnes efekta emocijas VRC rallijā var sasmelties, likām, un tad, lai visu to vispār izstāstītu, kā tā diezgan nopietnu laiciņu vajag gan. Bet vislabākais, ko var ieteikt, aizbrauciet, ja es neesat bijuši paši uz kādu VRC posmu. Tā pati Somija kaut vai, nav tālu, burtiski kaut kāds pāris stundas, tā ņem kopā, viss. Jūs sapratīsiet, tas ir kaut kas. Un visu, ko jums kādreiz mācīja skolā, teiksim, fizikā, jā, vismaz daļa no tā, jā, un kaut kādos psiholoģijas kursos, ko jums kādreiz mācījuši, jūs visi varētu to vienkārši aizmirst, jā, ja tie džeki brauc pēc citiem likumiem, un nezinu, ar kādām domām vispār galvā. Tas ir jāredz, vismaz vienreiz mūžā noteikti. Bet uzsāksim muzikālo pauzīti, un tā ķersimies pie nopietnām lietām. Vests motors un Toyota piedāvā 101. Rūts. Rūtens sākās, aiziet. Es atļaušos apgalvot, ka visi, labi, gandrīz visi, kuri klausās kā 101 rūts, ir pilnīgi pārliecināti par to, ka autosports Latvijā ir, ja ne pats populārākais sportveids, vismaz viens no tiem 3 noteikti. Izrādās, ka tik skaisti nav, un arī mums tik svarīgā sporta veida, lai kādā izpausmē popularizēšana tieši. Tāpēc šodien mēs studijā par šīm lietām runāsim ar Latvijas Automobiļu federācijas preses sekretāru Viesturu Saukānu, un, teikšu godīgi, tādu kā mazliet, nemieru cēlāju, bet tas ir labā nozīmē. AMB rallija komandas menedžeri Gustavu Veitneru. Labvakar, Džeki. Sveiki. Jā. Skanēja foršāk. Jā, šī tēma vispār, godīgi sakot, būs diezgan specifiska, bet noteikti interesanti. Teiksim, autosportā jau esošiem entuziastiem, bet mēs noteikti mēģināsim to visu izrunāt tā, lai tas būtu nemazāk interesanti tiem, kuri tikai vēl domā un skatās, vai vajadzētu mēģināt to mazo pikstiņu atdot tam trakajam vilinājumam, jo viņš ir, ko sauc par autosportu. Un, protams, arī tiem, kuri to skatās kā uz trako vai vienkārši bagāto, izklaidēm. Un sāksimies ar jautājumu tieši Gustavam. Kas tad mums tagad ir pa kreņķi ar to popularizēšanu? Īstenībā jau
reņķis nav tāda lieta, ka pēkšņi kaut kas tik traks noticis vai kaut kā tā, jo patiesībā tā tēma ir diezgan aktuāla jau, nezinu, es autosportu esmu ļoti ilgu laiku, visu laiku tā tēma vairāk vai mazāk bijusi aktuāla. Un tā ir tā, ka autosports ir nepietiekami novērtēts tieši medijos un tā tālāk, respektīvi tā atpazīstamība sabiedrībā nav tik laba. Un teiksim, tāds labs piemērs katru gadu ir veidots aptaujas populārākie sporta veidi Latvijā, un autosports ir ļoti bēdīgi zem, un tad brīžiem ir tā, ka priecājamies, ka Motosporta federācija ir apsteigta, bet tad pašā laikā mēs pastamies datus, kas ir Autosporta federācijā no organizatoriem brīvi pieejami. Nekur mēs no hokeja un basketbola neatpaliekam. Nekad jau, teiksim, tiešām informācijas nekad nevar būt par daudz, bet laikam jāpiekrīt, ka dažbrīd, ir tiešām ir tā sajūta, ka, lai tikai neapvainojas Dievdēļ, neapvainoties, ja kāds, teiksim, minēto sporta veidu entuziasts, bet, teiksim, kāda, rajona, florbola, izrunāt, laikam nevar. Turnīrs apmēram 5 reizes, teiksim, aktuālāka informācija, pie tam ar visu video materiālu 5 minūšu garumā, nekā, piemēram, Latvijas Republikas čempionāta, teiksim, posms rallijā, ja. Viestot tā informācija, tu nenonāk līdz tiem medijiem, tiem TV, kā tur ir? Kaut kādā mērā es pieļauju, ka tas ir skaidrojams arī ar autosporta pašu specifiku. Neviens autosports nenotiek sporta zālē. Jā. Pirmkārt jau tas, ja tas, piemēram, ir rallijs, tad tie jau ir uzreiz kilometri, tie ir pārbraucieni, un tas ir žurnālistam smags darbs, un kurš, teiksim, ir arī grūti izdarāms. Tas ir tīri no tāda praktiskā, un ka, teiksim, tos pasākumus varbūt arī neapmeklē, bet it kā jau ir tā, ka teorētiski jau kaut kas arī tāpatās nonāk. Tāpatās ir tie sacensību apskati šur tur redzami un teiksim, tā rezultātu būšana ir. Vienmēr ir jautājums, kas ir tas, ko mēs gribam. Jā. Protams, ka mūsu visu klātesošo sapnus, teiksim, šī sporta veida entuziasta sapnis būtu katru dienu sākt atverot vaļā portālu, kur no 5 ziņām 4 ir par autosportu. Par portāliem mēs vēl tālāk. Un mēs varam šķirt arī avīzes un cerēt tur uz lieliem virsrakstiem. Jā. Kas vispār gatavo, teiksim, šos te video materiālu, teiksim, televīzijā? Pati, teiksim, televīzija, lielās televīzijas paši gatavo? Kādas notiekās? Zinu, tagad bišķiņi esmu sprukājis tādā ziņā, ka es varbūt, man nākas atbildot uz šo jautājumu, bišķiņi atklāt varbūt kāda nevarēšanu, kāda haltūra vai kaut kā tā viņu nosaukt, ja, bet ir reāli jāsaprot, kāda ir laika šobrīd. Un, teiksim, likt, negribu nosaukumā nevienas sporta ziņas nosaukt, bet likt šīm sporta ziņām aizbraukt, teiksim, uz Liepājas ralliju 2 dienas tur filmēt, lai pēc tam parādītu 2 minūtes sporta ziņās, zinot, kā iet mēdījiem un ar visām finansēm un ar visu, tas ir pagrūti. Un tad līdz ar to, teiksim, tā viena no metodēm ir tāda, ka, teiksim, mēs mēģinām, vai organizatori paši mēģina iespēju robežās video materiālus gatavot un piegādāt jau uzreiz televīzijā. Tad tas vecais princips atkal ir, ja, ka tā jau tā slīcēja glābšana ir atkal to pašu veco labo slīcēju rokās, ja. Uztaisīs materiālu, visu aizsūtīs, būs ok, ja. Tā vienkārši. Pēc idejas jau visur ir. Lielā mērā nav. Pēc idejas, tāpēc arī, teiksim, šī brīdī prieks, ka federācijā ir atrasts atsaucīgs auss arī no mūsu žurnālistiem, kas ir tieši specializējušies autosportā, kad ir, vismaz kaut kāda tā kopējā doma, ka vajadzētu kaut ko uzlabot un darīt. Jo, ir tā, ka, ja pats nedarīs, kā tu teici, ja slīcējs sev nevilks ārā, tad viņš nevilks, un, diemžēl, tas autosporta, teiksim, tu esi abrīnoji tos cilvēkus, kurus, teikšu, kā ir, riskējot ar savu dzīvību, dodās trasē un sacenšās. Nav daudz tādu sporta veidu Latvijā. Visu cieņu visiem basketbolistiem, futbolistiem, hokejistiem, vai ne? Bet, neviens no viņiem tur neiet, nezinot, ka viņš var arī neizkāpt ārā, nebeigt šīs sacensības. Par šito tēmu nerunājam. Nē. Tas ir... Tur neviens nedodās ar tādu domu, piedod man. Tur ir pilnīgi cits domas galvā. Es domāju, ka jebkurš sportists... Viņš nav prātīgs, es to piekrītu. Jebkurš sportists apzinās riskus. Es domāju, ja viņi neapzinātos, tad labāk viņam nekāpt. Mēs runājam par tieši par to atspoguļošanu, jā. Bet tam vēl, starp citu, mums ir autosporta raidījums numur 1. Faktiski tas ir daļēji pat Latvijas Automobiļu federācijas raidījums pat daļēji, jā, mums ir ātrumcilts, mums ir Tavs auto, mums ir Roberts Jansons ar visu savu brigādi, kurš tā ir superīgākos Latvijas Republikas čempionāta, teiksim, apskats, jā, citu, kur bija redzami arī pat TV motors lielajā kanālā, tad kas viņi redzēja visu pasauli, Latvijas, teiksim, rallija redzēja visa pasauli, jā. Tas ir ko stipri par maz tādai mazai valstniai kā Latvija, bet mēs esam tāda, baigā tāda autosporta lielvalsts. Tas ir tāds bišķiņ arī paradoks, teiksim, saliekot kopā, šī tēma vienmēr man ir bijusi ļoti īpatnēji, varbūt kaut kādā veidā vēršoties pie kolēģiem žurnālistiem, ka autosports ir pulcējis nenormāls 1000 ar skatītājiem klātienē. Autosports
reti kuram sporta veidam ir tāds televīzijas raidījumu klāsts, kādu tu tikko noskaitīji. Tāpat arī ar radioraidījumiem, ja? Un arī praktiski katrā lielajā radio. Pasties kartē, pasties, jā, uz tā kopējā. Tātad arī tur ir specializētie raidījumi. Tātad klātienes skatītāji ir pašu it kā iniciatīva, vienalga, kur viņi radusies, bet paša autosporta kā kopuma iniciatīva ir. Bet kaut kas. Tad kas tad mums ir pa maz? Kas mums ir pa maz? Nē, par mazi lielie viesi. Tas gribās vairāk, to es saprotu, tu nav komentāri, jā? Es teiktu, ka tur tā var būt problēma, kas attiecās uz televīzijām un televīzijas raidījumiem. Jā, viņi ir lielākoties viņi ļoti kvalitatīvi, interesanti tā tālāk, bet, ja mēs paskatāmies tos raidlaikus, viņi skatās tiešām tie cilvēki, kas interesē, un tā auditorija tiešām sporta auditorija, un reti kurš cilvēks no malas vienkārši slēgājot uzslēdz viņu kaut kā tā. Viens no 21. gadsimta info plūsmas veidiem, jā, kā tu arī teici jau, ja tu sākam runāt, ir internets, loģiski, jā. Portāli gana daudz, ņemam un lasām, visi kārtībā. Kāpēc tur ir, teiksim, salīdzinoši maz info par autosportu? Kur tur ir problēma ielikt iekšā? Es nerunāju par specializētiem, teiksim, jā, Go for Speed, es nerunāju par 4 ratiem .lv. Tur slinki ir rakstītāji tais lielajos portālos vai nav, kas sūta materiālus? Kāpēc tur tā informācija salīdzinoši maz ir? Es neteiktu, ka viņa ir maz vai viņas nebūtu. Viņa ir citur. Viņa atkal nav lielajā virsrakstā. Viņa ir sadaļā auto, kur zem auto sadaļas ir vēl 17 sadaļas, no kurām viena ir autosports. Un tad tur, teiksim, starp formulu, VRC un vēl kaut ko iepelt kaut kas arī par Latvijas autosportu. Principā, ja man, teiksim, būtu tagad konkursu kārtībā jāatrod, jānoskaita linki, piemēram, kur ir bijusi pēdējā ziņa, ko es esmu izsūtījis, ja? Tie linki jau būtu daudz un tie linki būtu visur. Bet vienkārši, teiksim, šis redakcija izvēle lielākajā daļā gadījumā ir tāda, ka, teiksim, autosports aiziet pie autosadaļas. Un tik un tā mēs paliekam tajā pašā kolektīvā, kur mēs visu laiku ņemamies viens ar otru šeit, ja, tur, teiksim. Tur mēs visu zinām, un tas kolektīvs arī paliek, turpat arī paliek. Kas būtu jādara, lai mēs, teiksim, dabūtu to, ka tas autosports, tas Latvijas autosports tieši, īstenībā ir būtu tajā pirmajā, teiksim, sadaļā. Arī pēdējā laikā par to tā diezgan cītīgi domājot un arī skatoties uz dažiem piemēriem. Īstenībā jau ir arī tāda lieta, ka vajag jau notikumu. Žurnālisti arī to pašu saka. Nesūtiet man tās 100 relīzes par to, ka, teiksim, vakardien bija sacensības vai, teiksim, šodien bija sacensības, kuras beidzās tā un tā, tāpēc, ka tas mums nav interesanti. Un tad, kad kāds kādā tālā piejūras pilsētā izdemolēja krogu, tad bija ziņa, jā, un tad bija super, jā. Jā, es saprotu, jā. Un tā tālāk, jā. Tikai tā, diemžēl, negatīva ziņa saistībā. Protams, kur reklāma ir reklāma, jā, bet pēdējais pozitīvais piemērs Reinis Nitišs Eiropas rallycross čempionātā izcīnīja 6. vietu. Momentā visi mediji paķēra, jo tā bija reāla vieta, reālā pasākumā un reāla statusa pasākumā. Un medijiem uzreiz loģiski tā ir ziņa kaut kāda, jo tur ir Latvijas sportists kaut ko sasniedz. Līdz ar to, kur mēs bišķiņi varbūt nonākam pie tēmas, varbūt, ka autosports ir tik sadrumstalots vai tik nemāk varbūt precīzi noformulēt, ka beigās mums nav tādu virsotņu, mums nav to pīķu, kurus mēs varam normāli notirgot. Tā kopējā informācija pārāk daudz, un tas viss pazūd. Teiksim, jā, tad varbūt, ka tajā virzienā ir. Viestur, kā vispār tur ir galvā? Kas no tā, teiksim, ir tieši Latvijas Automobiļu federācijas tā kā, pienākums, jā, un kas ir paši organizatori, teiksim, komandu, sportistu ziņā? Jā, tas būs jautājums arī tev, protams. Jā, arī viena lieta, kas ir jāsaprot, ka, teiksim, Automobiļu federācijas uzdevums nav menedžēt kādu organizatoru vai menedžēt kādu sportistu. Mēs to nedrīkstam darīt, tāpēc, ka mums visi bērni ir vienādi mīļi no tās sērijas, ja? Kā arī tikko kaut kādā sarunās izskanēja, ka, teiksim, Automobiļu federācijas uzdevums ir sagatavot laukumu, un tad, lai spēlētāji tur uzspēlē to, ko viņi tur grib uzspēlēt kaut kādā mērā. Mēs sagatavojam fonu, lai sacensības notiek, lai viņas ir atbilstošas tai pašai FIA, lai viņas ir maksimāli iespējami drošas, cik tas vispār ir iespējams, un mēs sagatavojam rotaļu laukumu.
Nu, un tālāk ir jārotaļājās. Tas, kurā brīdī mēs varam palīdzēt rotaļniekiem ar kaut kādu savu vēl pagrūšanu, kaut kādu slepeno padeni kaut kur pielikt spēles laikā vai kaut ko tādu, tas ir atkal cits jautājums. Nu, tad tagad jautājums tieši tam rotaļniekam tagad ir Gustav, tad kā tur ir? Kā komandas menedžers tagad? Jā, principā es ikdienā strādāju ar sportistiem, bruņiniekiem, un mēs nonācām vienā brīdī līdz tam, kad, ja skatās fundamentu. Atvaino, ka es pārtraucu pidot, tas tā forši izklausījās sportistiem, bruņiniekiem. Par brāļiem tā doma tad vienā brīdī mēs sapratām to, ka mums ir vajadzīgs šis atspoguļojums, lai tālāk runātu ar sponsoriem, nu, tā tālāk un tā joprojām. Un mēs saprotam to, ka autosporta žurnālistika ļoti viegli salīdzinoši aptvērt, jā, mēs paliekam tādā lauciņā, un tikko tu gribi iziet mazliet ārā, jo tam pašam potenciālam sponsoram, esošam sponsoram, viņam ir svarīgi uzzināt, un arī gal galā sportisti ir tik nenormāli forši, ka gribās viņus parādīt vairāk. Avīzi atvērt un parādīt, reku es esmu, teiksim, jā. Tas nevis pašam sev vienkārši, lai cilvēki redz, jā, reku ir puiši, kurš cīnās, un mēs nonākam līdz tam, ka jā, kad tas ir diezgan neiespējami. Pirmais tur ir problēma, tas autosports, kas tur ir, nu tā, jo, nu, ne visi cilvēki, arī žurnālisti līdz galam saprot, kas ir autosports, un otrs tas, ko Viesturs jau pieminēja, kaut par to pašiem internetu portāliem, autosports ir noslēpies kaut kur zem auto, kaut kādās sadaļās, un, nu, ilgi jāmeklē, lai viņi atrastu, un tādā pašā laikā es teiktu, nu, ko jau es arī mazliet pieskāros, nu, autosports galīgi nav sliktāks par citiem sporta veidiem. Viņam būtu jāliek pēc cilvēku interesu apmeklējumu un azartu un tā tālāk, viņam būtu jābūt pie sporta. Es domāju, nu, tas ir, protams, tā ļoti ilga cīņa un tā tālāk, bet, nu, es gribu ticēt, ka kādreiz arī tas notiks, kad jau paši no žurnālistu puses, no redakciju puses sapratīs, ka, nu, autosports nav tas kaut kur ar auto, kaut kur vienkārši pavizinās, nu, tas nav turisma rallijs, nu, rallija gadījumā. Viņš viss ir jāiesēdina, viss jāizvizina. Tad tie pašiem brāļiem, bruņiniekiem ar to jau pietiks, jā. Ir arī vēl viens tāds cilvēciskais faktors, ko es arī, teiksim, pats būdams, nu, jau stipri ilgi arī rakstošais žurnālists, tad var jau arī cilvēciski saprast to čali, kas sēž tajā redakcijā un atbild par sporta nodaļu. Tāpēc, ka lielā mērā jau vēsturiski sports ir uztvērts kā, nu, atļaušos svešvalodā futbola hokeja. Jā, tieši tā. Un ja tas cilvēks tā ir audzis kā sporta līdzjutējs, tad viņam ir ļoti grūti pieslēgties kaut kam citam, kas nav varbūt tāds tie izteiktie vadošie sporta veidi, kas bija jau padomju laikos. Jā. Nu, padomju laikos arī bija, nu, kas bija hokejs, basketbols, futbols, tā lielos vilcienos. Jā. Un tad uz olimpiādu, nu, tad tur uzpumpēja kādu, lai vēl kaut ko citu. Nu, bez uz autokrosiem padomju laikā gāja. Arī tagad tur jau tā lieta, jā, bet, teiksim, nu, es pieļauju, ka tā apmēram zinot arī šos cilvēkus, kas strādā sporta nodaļās, gan drukātajiem lielai daļai, gan arī portāliem, ir vienkārši ar sportu tiek saprast tāds reālais un īstais sports, kur iziet cilvēks treniņtērpā un kedās, ja? Un to autosportu tā kā paņem. Nu, ir sliktā versija biezo izklaides, kas, nu, diemžēl 70% tā nav. Jā. Tur čaļi pēdējām kapējām to visu dara, tāpēc, ka tas nenormāli patīk. Bet tad ir priekšlikums jau. Tad ja tā problēma ir tajā, ka mēs nekādīgi netiekam iekšā zem tā vārdiņa sports, kaut gan, nu, es domāju, ka sportisti pietiekoši džeki arī, kas ir, nu, atvainojos, sportiski, ja bez tā nevar pamēģināt nobraukt, teiksim, 3 km ātrumposmu, jā. Tas ir nereāli. Tur vienkārši tur jābūt fiziskai formai, fantastiskai. Tad, tad meklējam, formulējam autosportam citu. Kas tas mums ir? Tas ir šovs. Nu, šovs mēs zinām, ka ik pa laikam, bet šovs ik pa laikam ieņem tādus virsrakstus, jebkurā portālā, jebkurā, es nezinu, avīzē un tā tālāk. Tad ejam varbūt apakšā zem citu veidu, ejam zem sporta. Nu, tas ir cerīgs jautājums. Tas ir sports. Un mēs būsim pirmie pasaulē, pirmie Eiropā, kuriem autosports vairs nebūs sports. Jā, bet mēs ar tevi zinām, ka tas ir sports. Tur jau tā problēma. Okay, bet, nu, sabot, man ir uzdevums vienkārši iemest tādu, zin kā to iemest. Un, teiksim, arī, nu, tāpatās, tā kā es pieļauju, ka varbūt arī, lai atkal neapvainojās pieminētais sporta veids, bet, teiksim, mūžīgā diskusija vai dēļslidošana ir sports vai izklaides pasākums tā pa lielam. Kā bija hokejs, es domāju, ka noteikti dēļslidotāji man atnāktu un izstāstītu, cik viņi nenormāli trenējās un kāda viņiem ir fiziskā, jā, teiksim, lai vispār uz tām slidiņām noturētos. Jā, lai arī man liekas, ka viņi tur pa lielam dejoja, tur uz olimpiādu aizbraukuši. Pamēģinu padejot. Tas ir atkal, ko mēs katrs kā asociējam. Jā, tur, nu. Vispār daži bija, teiksim, izskati šur tur, jā, ka, nu, Lafs vai, teiksim, neko nedara vai tur dara pa mazu un tā tālāk. Jā, bet pirmkārt jau Lafs sastāv no Latvijas federācijas sastāv no dažādām komisijām. Jā, mums autosporta veidi ir, nu, ļoti daudz, tiešām ļoti daudz ir. Katrā komisijā, pēc tam apakšā tur vēl ir Entija autosporta veidi.
veidi. Vai nav tā arī, ka katra komisija to deķīt velk uz savu pusi, vai tas viss vienkārši nav bišķīt par daudz, vai nav tā, ka tai komisija vismaz jātiek kaut kādā skaidrībā, kas tās prioritātes ir, un tad varbūt kaut kā tā piramīda sāk augt? Viennozīmīgi, un šajā gadījumā tā deķīša vilkšana uz savu pusi var to tulkot tādā varbūt ar to negatīvo piegaršu, kā tā frāze mēdz izskanēt, bet viņi arī ir ar kaut kādu pozitīvu. Nu, skaidrs, ka mums arī ir 7 sporta komisijas, katrai ir sporta veidi, un viņas visas cīnās. Tas, pie kā mēs, teiksim, arī nonākam pēdējās sarunās gan ar mēdījiem, gan, nāksies nonākt arī man līdz komisijām tādā kārtīga uzrunā līdz tas, ka mums ir šausmīgi daudz Latvijas čempionu. Sporta veidā, par kuru neviens neinteresējas. Mēs šeit ar to esam apsprieduši dažreiz. Jā, tieši tā. Mums ir šausmīgi daudz čempionu, bet ir vēl viens cits paradoks, ka, teiksim, arī, pat cik man vēl viena no darba sadaļām ir tas pats folkreiss un autogross, un tad, teiksim, tur tas moments ir tāds, ka kamēr tas nav čempionāts, tikmēr es uz turieni arī kā sportists nebraukšu, tāpēc, ka man tas nav čempionāts. Un organizatoram ir tieši tas pats, viņam saka, viņš saka, teiksim, es gribu uzorganizēt Latvijas autogrosu čempionātu posmu. Jā, uzorganizē šogad pārbaudas sacensības, un nākošais gads tev būs čempionāts. Un tad viņš saka, nē, es šogad neorganizēšu pārbaudas sacensības, vai nu čempionāts, vai es neorganizēju. Tad uz redzēšanos, tāpēc, ka nevar. Tā piramīda kaut kā jābūt. Un tā tālāk, jā, teiksim, tā kā tur ir tas otrs moments pretī, ka visiem tik šausmīgi vajag to čempionātu nosaukumu klāt un tā tālāk. Bet tas, ka čempioni ir pa daudz un galu galā beigās ir tā, ka viss produkts nosacīti ir pelēks un nav nekas ar spožu lentīti vai, teiksim, nav daudz spožu lentīšu, ko var iztirgot uz ārā. Tas arī ir fakts, un tā ir federācijas iekšējā problēma. Tātad komisijām jāstrādā bija šī cītīgāk. Es godīgi sakot, nezinu, vai netrāpīšu desmitniekā, teiksim tā, jā, jo ja es teikšu, ka vairāk vai mazāk, jā, ka visi aklātur uz kuru finansēs būtībā. Es jau sanāk tā, jo labāk komandu organizātori un sportisti, protams, preses cilvēki, jā, un menedžeri, jo lielāka publicitāte. Jo vairāk viņi var samaksāt, jo vairāk viņi dara, jo lielāka publicitāte. Gustav, tā varētu būt? Var kaut kādā mērā piekrist tam, jo jebkura publicitāte tas ir kaut kādā mērā finansējums apakšā, un arī to mēs federācijā, teiksim, man bija liels pārsteigums ieraugot budžetu, kas ir atvēlēts, teiksim, pat federācijas attiecīgi klubi ir sportisti nolēmuši, cik mēs tērēsim reklāmas aktivitātēm. Neteikšu, ka ir 50 Latvijas gadi, tas ir iespējīgi. Jā, tieši tā. Katram pa latam un ejam mājās vienkārši. Jā, un es teiktu, ka, protams, ka ir finansējums ļoti svarīgs, bet tādā pašā laikā, ja tā skatās sporta federācijas sastāv no sportistiem, es domāju, ka mēs neesam nebūtu vienīgie, kur teikt, ka daram kopēju labumu vārdā, jo atspoguļojums ir vajadzīgs, lai sacensību organizatoriem vairāk nāktu skatītāji, lai būtu vieglāk piesaistīt sponsors un nevis kādam vienam noteiktam, bet tikpat labi šosejai. Tas ļoti ietekmē sponsoru piesaistīšanu. Protams, tas ir viens no fundamentālākajiem pamatiem. Kad, ja nav runa par labdarību, bet tiešām par sponsorēšanu, ko tu vari iedot pretī sponsoram. Tur nedrīkst aprobežoties, kā parasti sportisti dara, uzlīmējam reklāmu uz mašīnas, tad jau viss notiksies. Tā nebūtu nav. Tur ir smagi jāstrādā, lai tu būtu atspoguļams, lai būtu radio, televīzijā un tā tālāk. Un tad tas tiešām ir kā sponsorēšana. No tā viss ir izlobāma viena tāda nejauka patiesība, ka viss ir pērkami. Tā palielam. Ja tu nevar nopirkt, tad tevis nav. Tad atkal mēs atramies tais pašās finansēs. Vēl jautājums ir, tikko pieminēja vienu summu, kas ir atvēlēta, es saprotu, ka summa ir iespējīga. Kā vispār ir valsts atbalsts, teiksim, autosportam? Cik gadā LAF saņem, teiksim, finansējumu no valsts, no attiecīgas ministrijas? Tādā tiešā veidā, kā lai pasaka, mēs varam turpināt irgoties par skaitļiem, teiksim, tiešā veidā, kā ziedojums vai kā, teiksim, finansējums Automobīļu federācijai ir saukt skaitli 4000 vai 6000 ar kāpēc. Tur jau katram sanāk pat 5 latiem. Teiksim, tajā pašā laikā. Cik ir pārējām federācijām salīdzinoši? Piemēram, tu kaut kāds ciparus zini? Negribu citās kabatās līdz. Nē, tā nav līdz citās kabatās. Kāpēc? Es arī tik spēcīgs varbūt neesmu par citām federācijām. Ir, kam ir noteikti vairāk, un ir, kam ir noteikti mazāk. Es varu mazliet piebilst. Ir olimpiskie sporta veidi, to es saprotu. Restīt tas, ko jau tu aizskārt, tad ir olimpiskie sporta veidi, kur ir, es visu cieņu Latvijas olimpiskajai komitejai, kur ir uztaisījuši ļoti spēcīgu lobiju, un vienkārši pa gadiem, ja mēs skatāmies, cik, teiksim, tie paši autosportisti varēja no kaut kādiem uzņēmumiem dabūt, cik ļoti lielie uzņēmumi ir nolabojuši. Loks ir nolabojis lielos uzņēmumus, un lausties aiziet lokam, un tur viņu budžets ir ļoti ar 6 cipariem vai 7. Jā, bet es tajā pašā laikā pabeidzot šo tēmu,
teiksim, nevar arī šausmīgi braukt šobrīd par šo tēmu valstī virsū. Tāpat ir šīs te atlaides uz ziedojumiem un tā tālāk, kas arī, ja mēs to summu tomēr saskaitām kopā, tas ir reāls atbalsts no valsts, lai sporta veids spētu eksistēt. Mēs tomēr ņemsim vērā to, ka mums tomēr ir Eiropas čempionāts autokrosā, jā, kas ir rallijā, jā, galu galā. Mēs arī vairs autosports nav vairs tāds, ka tikai pa iekšējo dīste. Pasākumi turklāt vēl tas arī ir jāuzskata kā finansējums autosportam, ja, teiksim, abu pasākumu organizatori ir atraduši ceļu, kā arī, teiksim, piesaistīt no valsts, jo skaidrs, ka valsts arī to saprot, ka tas tomēr ir turisms un tāpat vienkārši būtu pozitīvi, tas, ja tas, teiksim, to saprast vēl vairāk. Jāsaprot arī, ka tā valsts arī nav bezizmēra. Mēs visi esam ļoti aizraujušies pēdējos gados ar to, ka dodiet, ja, bet tad ir tā. Es būtu mieru sataisiet bišķī ceļus, bet kaut kā neredz arī to tēmu. Ne, par to tēmu nemēsim. Kā pateikt, diemžēl mēs par šo tēmu piekrīt. Mēs varētu runāt vēl vismaz raidījums 3, vismaz šo līdz galam noteikti, bet, diemžēl mums laiks ir tik, cik mums ir. Katrā gadījumā mēs esam ieskicējuši patreiz to, ka tiešām būtībā ir šī problēma. Acīm redzot, viņi jāsāk risināt ir gan LAF līmenī, gan es pieņemu arī viennozīmīgi, tomēr jāiesaistās pietiekami ir par mēdījiem. Par mēdījiem, es baidos, ka šeit nebūs tik viennozīmīgi, jo, protams, tās prioritātes katram mēdījiem noteikti savas, un tajā visā ielausties var tikai vai lobējot, vai kā tu teici, viss ir pērkams, diemžēl, tā tas ir. Tātad, bet tas ir pozitīvā ziņā, jā. Ja mums ir nauda, mēs vienkārši to publicitāti varam nopirkt, kas rezultātā mums dos apakaļ komandām, sportistiem, organizatoriem, tā tālāk. Tagad arī, teiksim, vakardien bija viena tāda ļoti ilga sapulce, no kuras mēs ar Gustavu vēl mēģinām atkopties šobrīd. Bija. Un ar mēdīju pārstāvjiem, ar federācijas pārstāvjiem, un arī tā sanācām kopā vispār, teiksim, arī saprast pēc kāda laiciņa. Mums jau ir bijušas arī, teiksim, iepriekšējā ģenerālsekretāra laikā ir bijušas tādas pašas mēdīju pusdienas un tā tālāk, kur mēs tā kā apspriežam, kā katra puse to redz. Vakardien arī izīdām dažus nianses, kā tas šobrīd izskatās, un es domāju, ka ir mums visiem atkal iemesls pastrādāt. Tas nozīmē to, ka mēs pēc kāda laika atkal tiksimies šādā vai citādā sastāvā, bet jebkurā gadījumā runāsim par šī tēmām vēl tālāk. Jā, es tā gribēju vēl piebilst noslēgumā to, ka jau Viesturs arī ir aicinājis un tā tālāk. Iesaistamies Automobīļu federācijas sastāv no sportistiem. Sportisti paši iesaistieties. Atslēgas var būs tā vajadzētu būt. Tā vajadzētu būt, jā. Es domāju, ka patiesībā tās, ja tās durvis var uz federāciju, viņas jau vienmēr var atvērt, un arī tas kopējais labums visiem ir viens, vai ne? Es domāju, Viesturs tikai priecāsies, nāksiet, sakiet, izsakiet domas. Priecāsies, mēs atnāksim kādi, teiksim, 500 un teiksim, Viestur, davai tagad strādāsim. Es domāju, ka Viesturs vienkārši nošausies. Nē, atnākat tie 500 un jebkurā gadījumā šīs, teiksim, jaukās nots, mēs laikam varētu beigt mūsu sarunu. Secinājums laikam katram tiešām jāizdara pašam sev, bet viens ir skaidrs, cik mēs paši sadarīsim, tīk arī būs, jā. Mums vajadzētu to arī Vatanenu, kas tagad tiem Igauņiem tagad ir šis leģendārais autosportists, autorallists ir vadītājs, autosporta federācijas vadītājs. Un tad es domāju, ka mūsu varbūt prezidents Jānis Nagls arī varētu kāds durvis, varbūt tur tāda kāja bija šī tā atspērt vaļā. Mēs Igauņiem piedraudējām, ka mēs Maks Moslī celsim no pensijas ārā. Wow, tā ir laba doma. Ok, paldies, Veči, lai turamies un tiekamies noteikti studijā par šo tēmu runājam. Ok, lai veicās. Paldies. Vess Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts. Rūts gan. Esam jums jau stāstījuši, ka 20. aprīlī Maskavā jau 3. gadu norisināsies starptautisks rallija Master Show, kurā piedalīsies arī Latvijas rallisti. Pagājušajā gadā izlūkos brauca Ivārs Vasaraudzis ar Gati Panavu, kurš gan teica, ka viņš vairs mašīnā aizšā nekā nekāpšots, bet vienalga bija tur. Šogad latvieši, un gandrīz jau tā kā mūsu latvieši, tur būs krietni vairāk. Tāpēc studijā pie mums ciemos viens no šā gada rallija Master Show dalībniekiem. Mums visiem, es domāju, ļoti labi zināmais Aivis Egle. Labvakar, Aivi! Sveiki! Šogad tiešām tāds, tāds kārtīgs desants izskatās, ka dodas uz Maskavu. Tu brauc, ASRT komanda, kurā atkal brauc Vasariņš. Gan drīz jau mūsējais var uzskatīt tagad Lukjaņuks, jā. Un cik saprotu, viņi tur kaut kādu jauno Latvijas braucēju, viņi vēl tur neatklāja kaut kādu, jā. Vakar parādījās info, ka arī Mārs Neikšāns tur putekļus no kombinzonu daudzīšot tur, jā, un braukšot, jā. Jūs tur paši piesakīties, vai kāds notiek? Nē, tas ir tāds pasākums, ko organizatori organizē, un viņi tā kā izvēlās braucējus, sauksim viņus pa zvaigznēm, populārus, ātrus, spēcīgus. Un tas ir šovs, un tas jāsaprot, ka tas ir šovs, un tāpēc arī viņi izvēlās dalībniekus,
kas tur varētu braukt, uz ko būtu vērts skatīties. Interesanti, tādā veidā. Superīgi. Ko vispār nozīmē šāds pasākums, šis Rally Master Shows? Jo, zinot Krievus, viņi tāpat neko nedara, netaisa. Kas tas mērķis viņiem? Kad priekšstats? Es domāju, ka tur ir kāds cilvēks, kam tas patīk, kas grib organizēt šovu, varbūt ne ralliju vai asfalta sacensības, ja, vai krosu, bet taisni šovu, kur var saaicināt vairākus braucējus kopā. Es domāju, ka viņš pie tā ir daudz strādājis. Es domāju, ka ir dabūjis arī finansējumu. Es domāju, ka tas pasākums varētu būt labs. Līmenis, godīgi sakot, tur esot, cik saprot, visaugstākais. Jā, tur, zinot Krievis, ierodoties pēc tam tajā Krievijā ne tikai tas krējums, tur tas sabiedrības loģis, tur viss tas tusiņš tā tālāk, bet pat valdības līmenī tur tas tiekot visu apmeklēts. Jā. Tu neizteici, ko varbūt, ka Novikovs tur varbūt tur Putin taisās, varbūt pavizināt, jo pagājušā gadā atkal gandrīz mūsējās, ja Vasilijs Griezīns tur esot kaut kādu lielu, tur Čīnu Krievijas izizinājās ar Ferrari un pēc tam paskaties, tur visu galvu viņam vaļā, viss notiekās, tur mašīna tāda, mašīna šitāda. Kā tur ir? Es godīgi sakot nezinu, kā tur tas notiekās. Neesmu bijis uz tādu šovu, bet es pieļauju, jā, ka tas varētu būt valdības līmenī un ka tur arī pat kaut kāds atbalsts, varbūt daļai minimāli kaut kas ir. Bet jā, valdība varbūt, ka tiek pieaicināta, lai popularizētu to autosportu, jo cik es saprotu, kad viņiem dikti populāri tas nav tas autosports. Viņi tur 99% brauc visu pa savu naudu. Tad tomēr, liekas, ka Krievijā tur ir... Nē. Viņiem arī kādreiz esot bijuši, tur tās nodokļu atlaides, kā pie mums tagad tas ir, bet tur ātri tas viss beidzās, jo tur, Jā, tur es pamanīju, ka Krievu variantā visu to es sapratu tev, jā. Par sportisko līniju mazliet. Kā tas viss tur notiek? Tur brauc viss, teiksim, vienā barā vai tur pa klasēm kaut kā arī dalās, tur vairākas klases vai kā? Cik es saprotu, kad ir 3 klases, laikam, ir... kas viņiem ir tā nacionālā klase, tad būs tā kā N grupa un vientiltu mašīnas. Tad vienkārši normāli 3 klases, un es te visu braucu, ka normāli šovā. Par mūsēm it kā jau tagad būtu skaidrs, bet tu esi papētījis arī, teiksim, konkurenci, jā? Vai tev ir pilnīgi vienalga ar pilnu, un tad jau redzēs? Šovs ir šovs. Nav tā, ka pilnīgi vienalga, bet runājot par konkurentiem, pagaidām tur sarakstā ir 10 dalībnieki, un viņi neatklāja, viņi nesaka, ir populārākie braucēji ielikti sarakstā, bet nav teiksim, ja viņi saka, ka būs šot 40 dalībnieki no 10 valstīm, ja, tad dotā brīdī tur ir no 3 valstīm 10 dalībnieki. Tas jau tāda kārtīga intriga tur ir, jā? Jā, ka tu pat nezināt, ko tev būs jāsacenšās. Tā intriga tur ir, jā, tā kā es domāju, ka īsti jau redzēs visus tos dalībnieks tikai tur uz vietas. Labs variants. Tu vispār nesīvāc informāciju arī kaut kādu pa trasi, jo, teiksim, Vasariņš atkal mums jau ir tā kā priekšrocībām, jā, viņš jau pagājušo gadu slīpē to Krilatskas slēpošanas trasi, jo es saprotu, ka tas notiekās par to Krilatskas slēpošanas to trasi viss tas, jā. Kā tā trasi, tu jau zamēram skaties? Es informāciju ievācu no pagājušā gada šova pa hokeja laukumu ar asfaltu riepām braukt, jā. Labi, tas joks. Es tā baigi, nezinu, es skatījos bildes, video, jā, kas tur, tas ir velo ceļš, ziemā droši vien tas ir slēpotāju ceļš, jā, celiņš vai ceļš, un viņš varētu būt, es tā pieļauju, tā kā mums meža parks tikai bez kokiem. Tad vispār nekā tāda sevišķi jauna. Tā kā, arī pa parku tas viss notiekās, viss rallijas, visas šovs, tas nav rallijas, tas visas šovs notiekās parkā. Es saprotu, ka tas parks ir tik liels, jo viens ātrumposms ir 11 km. Diezgan iespējīgi, tas nav nekāda tā. Jā, parkam jābūt lielam, lai varētu ātrumposmu uztaisīt. Vai tur būs tramplīni, vai tur būs kādas viltīgas vietas. Nezinu. Gan jau, ka Krievi izdomās. Un tieši pagājušo gadu, jau tikko pieminēja viens no ātrumposmiem, bija pa to, vispār jau to nosaukt pa ātrumposmiem. Pa ātrumposmiem bija pa šo ledus hauli, jā. Un pēc tam, tā kā tu teici, ne ar sporta radzēm, bet ar ielas ziemas riepām. Šogad arī būs, un vispār vai tev patīk tāds izklaides? Tu neatcerās, ka kaut kur jaunībā, ļoti agrā jaunībā, kā Žigula plikām riepām pa ziemu pa ledu. Tev patīk tādas lietas? Nē, tādas lietas man patīk, jā. Es domāju, ka šogad tā hokeja hale nebūs, jo, katrā gadījumā rakstīts tas nekur nav, kad kaut kas tāds varētu būt. Un neviens arī par to nerunā, kad, laikam, cik es saprotu, kad no pagājušā gada tur
baigi labās atsauksmes par to nebija. Tur tā, šovs, bet, teiksim, ja sportistu iesēdina sporta mašīnā, kurai jauda tur ir ap 300 zirgiem, tur gribās jau tad braukt, nevis vienkārši tīri šļūkāt uz 20 km. Tās ir tomēr asfalta. Lai kā nebūtu šovs, bet tomēr sacensības. Asfalta sacensības. Kā tev vispār ir asfalta? Tev patīk asfalts, iet pies, ir patīk braukt. Tagad vispār, godīgi sakot, jums Latvijā taču ļoti daudz, daudzos rallijos ir arī, šova ātruma posmi ir pa pilsētu ielām pa asfaltu. Kā tev patīk asfalts? Ja tu man prasi, kā man patīk asfalts, man asfalts nepatīk. Tātad tu tiešām brauc uz šovu? Es braucu uz šovu, jā, bet kaut kādā 2004. vai 2005. gadā man bija iespēja piedalīties Lietuvā rallija sprintā tikai pa asfaltu. Un, bija tā, kad nobraucot to gonku, bija sajūtas, bija foršas, emocijas bija labas. Jā, tas tomēr, ja tīri pa asfaltu ar slikiem, ar sporta asfaltu riepām, tas ir savādāk nekā tie ātrumposmi, kas notiekās te pie mums ar grāns riepām, jo tās grāns riepas tomēr pat asfaltu diezgan slīd. Bet ar slikiem tas ir tā, daudz savādāk. Jā, ir, protams, ir specifika, kā ir pa asfaltu jābrauc, bet tas atkal ir. Bet es braucu uz šovu. Jebkurā gadījumā mums arī bijis, pat Rīgā mums ir bijis, tad to varēja tiešām tā, kā nosaukt par šovu, bija pa Basteikalnu, es pats braucu gan pa Basteikalnu, gan par Vērmeņdārzu, mums bija 2 tādi rallija, kuros bija iekļaut iekšā šie te, ātrumposmi, šovu. Skatītāji bija vienkārši vājprātā daudz. Tu arī to esi dabūjis pabraukt, vai ne? Man ir bijis iespējas braukt pa Meža parku. Jā, bija tur, pareizi, Meža parkā. 2 reizes, vai. Un tad ir bijis pa stadionu uz riņķi, bijis jābrauc. Kā būtu šāda šova Latvijā, kā tu domā, būtu vajadzīgs tas kaut ko dot tai autosporta attīstībai, piemēram, lai cilvēki nāktu redzēt? Es domāju, ka tas dotu daudz, autosporta attīstībai kā tādai. Es domāju, ka arī būtu, kas organizē, bet ir otrs jautājums, vai būtu, kas piedalās. Tas bija paskarbījā. Tā situācija dotā brīdī ir tāda, ka, ja uz Latvijas rallijiem paskaita Latvijas ekipāžas, nevis ar Latvijas licencēm, es sapratu. Bet Latvijas ekipāžas, priekš tādu šovu. Ja viņi taisītu starptautiskā mērogā, varbūt, kad jā. Tu esi arī viens no tiem, kur Latvijā taisa sporta mašīnas un apkalpoties un krievas sportists. Pareizi ir tā lieta? Dotā brīdī ne tik daudz kā apkalpo, bet kā instruktors strādāja Krievijā. Tavēji arī brauks? Šī ir rallija masteršomā? Domāju, ka jā. Aha. Tad tu varēsi pats izbraukt, pēc tam pačukstēt viņiem, kā tur pareizāk, kā tur ko. Skaidrs, tāda spēlējušies treneris, tu esi, tādu var nosaukt. Kā ir, kad sabrauc vispār tik daudz, spicas braucēju, kaut vai, piemēram, Liepāja Ventspils, piemēram, katrs pa sevi tur tā viss ir, ka tie, kā pateikt, lielie nopietnie sportisti visi kopā, vai jūs tur tomēr iepazīsties, patusējat, tur pa vakariem, tur kontakts padibinēt, tur kā tur ir? Ir tā, ka tik daudz pa tām ārzemēm, pat rallijiem nav bijusi iespēja braukāt, piedalīties. Bet, ja konkrēti runājam pa Ventspilī Liepāju ralliju, kas šogad bija, tur bija tā, ka 7 no rīta sākās un 12 vakarā rallijas beidzās. Un tāds apmēram bija visas tās rallija dienas. Un tur, godīgi sakot, nesanāca īsti nekur patusēt, jo laikam svētdienas dienā rallija sākās 7 no rīta, servis bija 15 minūtes, un beidzās vakarā. Tā kā visu dienu tu esi mašīnā, visu laiku jābrauc. Tur tā tusēšanās tāda īsti tur. Pašās beigās ir tā, ka paldies Dievam, rallijs ir beidzies, var braukt mājās, kāds tur tusiņš. Sports prognozēt ir pagrūti, bet tev patreiz tiešām ir labas izredzes šogad atkal paņemt to čempionu N4 klasē. Vismaz no trīnieka, es nezinu, tev ir kaut kāda grūti izkrist ārā, jo es nezinu, kas tad tev jāsadara, Kā tu prognozē? Tomēr mazliet. Prognozēt. Pēc tam no briedz iet uz to čempionu šogad, jābūt. Prognozēt autosportā kaut kā? jā, ir tāda lieta. Nē, protams, gribās jau noturēt to iespējamo, bet izsit man bišķi no sliedēm. Tas nekas. Mums apkārtībā studija atklāta, mums vienmēr kāds ar kaut ko pasveicināt, pat uzdriftēt, ap citi pa laikam mums kāds uzdriftē arī te. Nē, ir tā, bet iespēja tev ir. Dotā brīdī čempionātā N grupā esam līderi.
Kā būs, grūti pateikt. Tāpēc mēs arī braucam tagad uz šitādu šovu, lai varētu patrenēties, pabraukt, pamēģināt, lai atkal iet. Jā, lai varētu atkal iet tajā ritmā un mēģināt braukt. Es jau vienmēr saku, man ir tie ķecerīgie jautājumi, teiksim, jā, bet man tas ķecerīgais jautājums tev ir tiešām tāds, jā. Tur, teiksim, ar Evo 9 man tomēr likās, ka, ka tu brauc kaut kā, es nezinu, ņiprāk, lai teikt, tagad Igauns jaunais, Korge, jā, tagad arī, viņš arī parādīja, ka to pašu 9 evolūciju var pabraukt, ļoti ātri, viņš gan nevienmēr beidz to rallī, protams, jā, bet viņš brauc tiešām ātri, jā. Nav vienā brīdī tā dobīs tā pamēģina apakaļ to 9 evolūciju, tā nav, ne? Es nezinu, es domāju, ka atpakaļ iet, droši vien, ka nē, uz Evo 9, nē. Ja taisiet kaut kādu vecāku mašīnu, tad droši vien brauktu nacionālajā klasē, bet, teiksim, mēnu grupā Evo 9 nākamgad beidzās, tieši tā, jā. Tā kā, bet redzēt tev ar klasiku, piemēram, Aivī, tas taču būtu super. Tad, es domāju, ka tā, teiksim, ja tad jābeidz braukt ar šito mašīnu, kaut kādu pauzīt, bišķiņ jāatpušās un tādā kaifam vienkārši tad var būt kaut ko kādreiz, nezinu, bet tas par to es vēl nedomāju. Vispār mums šogad Latvijas Republikas čempionāts tiešām tā, kā tu teici, neizstāstā ļoti spīdoši ar dalībnieku skaitu tieši no Latvijas. Kā tu vispār uz to skaties? Varbūt ir kāda recepte tev, ko darīt, lai kā dabūt tos braucējus apakaļ tai trasē? Vai patiesi vienkārši tāds pārējais periods ir? Tā īsumā pasakot, es domāju, ka tās ir krīzes sekas. Tikai tagad mums viņas pamazām iestājās. Jā, tāpēc, kad tas autosports tas jau ir ekonomikas spogulis. Tā ir, ja tagad var būt, kādam sāk iet kaut kur mazliet labāk, tas nenozīmē to, ka viņš uzreiz kādam dos naudu. Viņš pirms nostabilizēsies uz kājām un tad skatīsies, kam var kaut ko iedot. Pēc principā neķeram kreņķi, teiksim, mierīgi palaižam kaut kā zinām, teiksim, pēc krīzes periodu un pēc gada 2 mums jaunā paudze arī aug. Tu vispār redzi to reāli, tu jauno nākošo, teiksim, to paudzi un cik vispār ilgā laikā varētu notikt tā kaut kāda rokāda tā maiņa? Tev ir tā, ka tu redzi, nāk tā jaunā paudze. Man jau liekas, ka ir tā, ka braucēji ir daudz vienmēr bijuši visos laikos. Bet ne visiem ir tā apstākļu sakritība, ka, teiksim, viņam rodās tā iespēja braukt. Vai viņam pašam ir slinkums, nav vēlēšanās, vai nav finanses, bet braucēji kā tā, teiksim, ja būtu iespēja, es domāju, braucēji būtu daudz un nevar prognozēt, teiksim, vai pēc 2 gadiem mums Latvijā būs kāds braucējs vai nebūs kāds braucējs, jo paskatoties to pašu Lukeņuku, vai 2 gadus atpakaļ kāds varēja prognozēt kaut ko tādu? Nevarēja, tas vispār ir tāds sprādziens. Tā kā es saku, sportisti jau ir braucēji, jau ir tikai ir jārada iespēja, vai pašiem tas ir jādara, vai tas ir kādam jāsakrīt vairākām lietām kopā tajā brīdī īstā vietā. Tieši tā kā parasti saka to, jā. Šogad es pieņemu, ka tu noteikti Latvijas Republikas čempionātu brauks visu, tas ir skaidrs, jā, tā kā būtu. Tu brauc uz Maskavu, uz Masters Rally Show, arī skaidrs, vai tu kaut kur arī brauks, skatos izlūkos kaut kur citur, ir kāda doma, vai ne? Vēl sniegs nav nokus. Vēl par ātri prasīt? Vēl par ātri ir domāt. Nē, nedomāju. Drīzāk iespējams, ka varbūt kaut kādiem Krievijas ralliem kaut kur mēs aizbrauksim. Par cik tur ar viņiem ir tāda sadarbība lielāka. Tā kā, es nezinu, vai ir jābrauc uz Lietuvu vai uz Igauniju. Teiksim, Igaunijā, jā, tur vēl būtu ok, bet, teiksim, kaut kā Skandināvija, nezinu. Varbūt tikai tīri kaut kādiem treniņiem, bet, primārais tomēr ir, ja sponsori ir Latvijā, tad arī viņi grib redzēt tev Latvijā. Galvenais, ka mēs tev redzēsim trasē, tas priecē. Arī, es domāju, cīņas šogad, lai kā tur nebūtu, bet viņas vienalga būs. Tā nebūs, ka tur vienkārši tā nāksies vizināties. Tāpēc turam par tevi īkšķus, tiekamies rallijā. Okay, paldies! Čau! Rūts! Pēdējais rēciens vai rūciens iet vaļā. Vēl citākā nedēļa apmeklētājiem būs pieejams Rīgas motoru muzejs, kur mēs ļoti labi zinām. Pēdējās dienās Rīgas motoru muzejs piedzīvo līdz šim neredzētu apmeklētāju interesi. Brīvdienās muzejā esot viesojušies vairāk nekā 4000 interesentu. Un tas ir tādēļ, ka pēc nedēļas viens no lielākajiem spēkratu muzejiem Ziemeļa Eiropā, Rīgas motoru muzejs tiks slēgts uz rekonstrukciju. Taču pirms tās interesents teica apmeklēt pēdējo izstādi Lielā pārvākšanās jeb Jurģi Rīgas motoru muzejā.
Un īpašā diena, sacīt, būs 15. aprīlis, muzeja pēdējā darba diena, kad eksponātu zālēs apmeklētājs uzņems visi šī muzeja speciālisti. Viņi būs gatavi ikvienam no apmeklētājiem, ikvienam no jums stāstīt par unikāliem eksponātiem, kas gan ir tur, gan arī varbūt tikai bildēs, un sniegt atbildes arī uz teiksim, jebkuru no jūsu jautājumiem. Un šoreiz par vienu lielu izstāžu zāli kļūst vispār viss muzejs ar neredzētiem eksponātiem papildināt gan ikviena no šīm te kolekcijām. Šī Rīgas motoru muzeja ēkas rekonstrukcija plānos uzsākt aprīļa beigās, tad pavisam drīz, un paredzēts, ka muzejs apmeklētājiem durvis varētu atkal vērt pilnībā 2014. gada rudenī. Bet ir viens notikums, par ko mums varbūt tomēr vajadzētu mazliet turēt īkšķi, un 12. līdz 14. aprīlim ar ralliju Raid Švidnicki, es tā ceru, ka es to pareizi izlasīju, tiek atklāt Polijas rallija čempionāta sezona. Šis rallijs notiek jau 41. gadu, tātad, rallijs ar nopietnām tradīcijām. Uz turieni dodas arī Latvijas rallija pagājušā sezonas R2 klases čempions un pašreizējais čempionāta šīs klases līderis Okarts Autosporta akadēmijas komandas braucējs Ralfs Sirmets kopā ar stūrmani Māri Kulšu. Šā rallija ietvaros norisināsies arī šī gada pirmā Castrol Edge Fiesta trofija kausa izcīņas sacensība, un tieši šajā seriālā par iespaidīgu balvu fondu cīnīsies ar Ford Fiesta R2 un R1 automašīnām startējušos ekipāžu. Kā jūs domājat, kāpēc Ralfs Sirmets tā ir izdomājis? Izrādās, ka viņa mērķis nākamajam gadam ir startēt ne vairāk ne mazāk kā Eiropas rallija čempionātā. Tādēļ lēmums doties uz Poliju, godīgi sakot, visnotaļ loģisks, tā ir Latvijā vistuvākā valsts, kurā, tāpat kā Eiropas čempionātā, norisinās asfalta rallija. Godīgi sakot, mums, teiksim, jaunie autosportisti sasparojušies vispār nepajokam, un tas ne tikai priecēs, pat teikt, tas vienkārši sajūsmien. Reinis Nitišs Eiropā, rallija krosā, Konstantīns Calko, radikāli master autošosejā, tagad arī cerams rallijā būs viens. Atgādinu vispār tiem, kuri, teiksim, vai nepaspēja, vai kā savādāk dzirdēt, kā 101. rūts, neķeriet kreņķi, iet www.4ati.lv un zem sadaļas dažādas ziņas arhīvā varat atrast, kuru raidījumu vien jūs vispār vēlieties, un garajos ziemas vakaros, pagaidām vēl ziemas vakaros, to atkal noklausīties. Ko, tad šoreiz arī viss. Tiekamies nākošajā reizē kopā ar junioru, kurš mums stāstīs par piedzīvojumiem Portugālē, tātad Portugāles VRC rallijā. Līdz nākošajā reizei, atā!